Vēl mazliet par āboliņiem. Tātad Bārenbrug savos zālē maisījumos, ne visos, bet lielākoties, tad, kad raksta baltais un sarkanais āboliņš, tas vēl nenozīmē, ka viņi būs vienmēr viena šķirne baltais un viena šķirne sarkanais. Tur var būt dažādus šķirņu sajaukums sarkanajiem āboliņiem un dažādus šķirņu sajaukums baltajiem. Tāpēc mēs redzam arī bieži vien uz lauka šīs atšķirības. Ir āboliņi ar lielākām lapām, tā kā šim, piemēram, ja? Un ir āboliņi ar nedaudz mazākām lapām. Katrs no viņiem aug arī savā mazliet tā kā laikā, sezonā, līdz ar to nodrošina katrā pļaumā proteīnu. Un katrs no viņiem arī jūtās labāk atšķirīgos apstākļos. Un, piemēram, ja vienam āboliņam būs labvēlīgāk apstākļi, tad otram iespējams būs nelabvēlīgāk un otrādi. Un viņi tā kā kompensē viens otru mazliet. Viena āboliņa iziet ātrāk no zālē maisījumiem, pazūd, cita āboliņa saglabājās ilgāk. Un tā, īsumā, pasties kāds skaistuļi.